par svara astropsiholoģiju. Vispār, kāpēc es par šo tēmu runāju, to jūs varat paklausīties tiešām motivācijas sesijā. Manuprāt, tas ir nežēlīgi svarīgi, un tas nav tikai par svaru, tas ir par visu. Es jums motivācijas sesijā stāstīju arī par galvasādas niezi, un kāpēc vispār šī tēma mani tik ļoti ieinteresēja, un kāpēc man tas liekas būtiski, un kāpēc manā skatījumā ir būtiski jums arī nodot šo informāciju. Jūs zinat, ka vienīgais, ar ko es teicu, es dalījos, tur es atceraties par tiem dienas ieteikumiem, kā skatīties pēc mēnestiņa. Man likās, tā ir tāda forša tēma, bet vienkārši pati to ikdienā reti izmantoju, bet jums gribējās, es jums iedevu. Tad šī ir atkal tā tēma, kur man ļoti, ļoti gribās jums viņu iedot. Es zinu, ka jūs mācēsiet paņemt no viņas maksimumu un katra izmantot pa savam. Kur Kristīnai, piemēram, vispār ideāli. Kristīna turpinās savu dzīvi saistīt ar uzturu un visa veida uzturu, you know what I mean. Tad šī informācija vienkārši būs, tāds zelts, kuru varēs stiept līdzi visu laiku un skatīties, kā tas strādā uz cilvēkiem, palīdzēt viņiem. Ļoti kruti būs, un te runa tiešām nav tikai par svaru. Mans tas iemesls, kāpēc es izlēmu, ka par to čista jārunā, ir tas moments ar maniem ēšanas ieradumiem. Jūs daudzus noteikti esat dzirdējušas, es dalos Instagramā, laikam ar to diezgan bieži, par maniem sasniegumiem ēšanā, tur, ka es neēdu to, kas man negaršo, pat ja es to nopērku un par to samaksāju, ka es neapēdu līdz galam, ja es negribu, ka es izlēju ārā kafiju, kura, man liekas, smirt pēc kūts, un, daudzas tādas mazas lietas, un priekš manis tie ir vienkārši fucking huge sasniegumi, jo visu savu dzīvi līdz šim es ēdu līdz tādam pārēšanās stāvoklim, ja, piemēram, bija kaut kādas garšīgas lietas, es viņas neatstāju. Man bija iemācīts tas, ka šķīvis ir jāizēt tukšs, un tam visam bija ļoti negatīvs iespējas uz manu vielmaiņu, uz manu kuņģi un zarnu traktu, un es katru reizi, kad paēdu, principā es jutos slikti, un, sevišķi aizējot uz kaut kādu restorānu vai vēl kaut kur, man negribās to visu bet sapēdīšu visu, tāpēc, ka bļāviens, come on, pirmkārt garšīgi, par to ir samaksāts diezgan daudz, kāpēc, lai es neapēstu, pastiepsies mazliet kuņģītis, un, šobrīd es pilnīgi savādāk uz to skatos, bet vēl nesen, tas bija tas, kā es miedarbojos ar pasauli, miedarbojos ar ēdienu, es ļoti bieži sevi piestūkēju pilnīgi random lietas. Svētku tēma vispār, es domāju, visiem ir pazīstama ar pārēšanās maratoniem. Tad tā bija, laikam, tas bija pirmais zvaniņš, kas man lika saprast, es tā vairs negribu. Tie bija svētki, to es sapratu jau diezgan sen, pirms kodiem 2,5, man liekas, gadiem atnāca tāds, what the fuck, priekš manis tie nav nekādi svētki, es jūtos slikti, kāpēc, lai tie būtu svētki, sēdēt pie galda un pierīties. Man šis viss saistās vairāk ar maniem ēšanas paradumiem un kā viņi ietekmē manu psihi, jo, protams, ja es pārēdos un visu laiku daru sev pāri, tas neko neatšķiras, ja es sev, piemēram, visu laiku griestu vēnas, vai arī es visu laiku sevi sistu, un es vienkārši, daru sev pāri citā formātā, manai psihei vienalga, kāds ir šis formāts, viņai tas ir dari pāri, un, rezultātā mēs saņemam to, ko mēs saņemam, tad, kad mēs daram pāri sev vai kādam citam, nepatīkamas sajūtas, nepatīkamas emocijas, un, ķermenis mēģina visādos veidos par to signalizēt caur visādām nepanesamībām, caur sliktu sajūtu no konkrētiem ēdieniem. Tālūk. Forši patīkami tas nav, un tas ietekmē ne tikai mūsu kuņģi zarnu traktu, tas ietekmē arī mūsu psiholoģisko veselību, jo mēs ar jums šodien runāsim par mēnesi un mēnesi aspektiem. Par mēnestiņu mēs runāsim mazāk, tas nav tik būtiski šīs dienas tēmas kontekstā, bet es jums iedošu tādu papildu vielu, visdrīzāk viņa nāks jau ierakstītā formātā, bet es jums viņu noteikti iedošu, ir tāda ēšana pēc mēnesis kalendāra, un viens ir ēst pēc mēnesis kalendāra, kādai mikrofons ir ieslēgts, paskatieties, lūdzu izslēdziet, viens ir ēst pēc mēnesis kalendāra, bet otrs ir tas, ka atkarībā no tā, kurā zīmē iekrīt mēnesis, ir konkrētas lietas, kas īstenībā ir cilvēkam piemērotas, un mans mēnesis lauvā ļoti
mēģināja man pasignalizēt reāli caur vienkārši fucking sapņiem, ka viņš grib kaut kādu dzīvnieku izcelsmes pārtiku. Un man tas bija vienkārši briesmīgi manām smadzenēm, jo es biju veģetārieta kopš 21 gada vecuma, kaut kas tāds. Un, es biju tāda uber pārliecinātā, un tur bija miljons argumentu. Un es vēl joprojām uzskatu, ka tas ir foršs veids, kā, foršs uztura formāts, un ļoti ekoloģisks un ļoti draudzīgs videi, bet man reāli murgos sāka rādīties, ka es ēdu lasi, ka es ēdu 10 gabalus, un tas bija so sick. Nu, man vienkārši, man psihe bruka kopā, jo es jutos briesmīgi. Nu, tā kā es sapnī redzu, ka sēdu lasi, manai pārliecībai, ka ka tas ir šausmīgi, tas neatbildēs, modos ar slapjiem sviedriem. Nu, rači, tas bija diezgan aizraujoši. Un tad vienā dienā es izlēmu, ka es gribu pārbaudīt, vai es sevi ierobežoju, vai es tiešām negribu to ēst. Un tagad sēdu lasi. Jā, un, nav grūti apēst arī, nezinu, kādu kotletes gabaliņu, man vienkārši tas negaršo, bet es pagaršoju kotletes gabaliņus, pagaršoju kaut ko, tas arī tādēļ nelielai atkāpei par mēnestiņu, par mēnesi zīmēm. Jūs redzēsiet, es nevienam nav spiesta lieta, piemēram, arī par savu mēnesi lauvā un tādu gaļas ēšanu. Es zināju jau kādu laiku, es nepieņēmu to informāciju. Tad, tā reāli nav spiesta lieta, vienkārši jūs zināsiet, jūs būsiet informētas, who knows, kādā mērā tas noderēs un cik tālu jūsu apziņā tā informācija aizies. Runājot par svaru astropsiholoģiju, jūs noteicāt savus aspektus. Tagad lūdzu atcerieties, kas jums bija tie aspekti ar mēnesi, un pierakstiet viņus sev kaut kur, ja tas vēl nav izdarīts, sekojiet līdzi, jo mēs iesim cauri katram no tiem. Un viņi ir tieši tie, kas veido bāzīti šeit te svara, ēšanas, ķermeņa astropsiholoģijai. Zirneklītis ir sekstils. Tālūk. Karoči, vēl es jūs brīdinīju, man paliks grūti runāt, jo man ir ok, bet daudz runāt es vēl neesmu pamēģinājusi, tāpēc, ja man paliks grūti, mēs pabeigsim webināru, un es vienkārši ierakstīšu jums viņu ierakstītā formātā. Tad, jā, lai jūs zinat, par svaru. Vispār mēs nerunājam šodien par lieko svaru, par to, ka mēs te apkarosim tauciņus. Tā nav, jo katram ir savs komfortablais svars, un kādam problēma var būt tā, ka viņš ir pārāk zems, kādam problēma var būt tā, ka viņš ir pārāk augsts, kāds vienkārši jūtas sūdīgi savā ķermenī, un viņam it kā ir pēc visiem standartiem ļoti labs svars, bet viņu tas neapmierina, un viņš nejūtas forši un ērti tajā svarā, tad tā ir viņa situācija, kas jārisina. Un šodien mēs ar jums runāsim par to, kā tad atrast līdzsvaru starp to ārējo, kas pieredzu mūsu un iekšējo, kā mēs jūtamies par šo izskatu. Kā panākt, lai ķermenis ir tāds, kāds ir nepieciešams mūsu dzīvei. Mums katram ir sava ideālā ķermeņa uzbūve, forma, un, es jums teicu arī motivācijas sesijā, man, piemēram, nav tievas kājiņas, un es ļoti pārdzīvoju par to ļoti ilgi. Un esmu pieņēmusi to, kā skaisti, un vispār, man vienkārši netraucē vairāk, un es neredzu tur nekādu problēmu kopš salīdzinoši nesena laika, un tāpat daudziem ar kaut kādām citām lietām. Tā ir tur, nezinu, kaut kur tur ne tāda forma, kaut kur tur liekas, ka vajadzētu, nezinu, kaut kā dabūt tievāku, vai dabūt vēl kaut kādu, vai dabūt resnāku, tieši otrādāk. Karači, visu laiku kaut kāda mistiska neapmierinātība ar savu ķermeni, un mainot dzīves stratēģiju, mums var mainīties ķermenis. To jums apliecinās cilvēki, kas pēta sejas vaipstus un to, kā viņi mainās cilvēkam dzīves laikā. Mainoties psiholoģiskajam portretam pēc sejas vaipstiem, var daudz ko nolasīt mūsu iekšējās sajūtas, mūsu pārliecības, mūsu uzvedības modeļus patiesos, un mainoties cilvēkam psiholoģiski, nomainās sejas vaipsti. Un tieši tas pats notiek ar ķermeni, kad mēs mainam dzīves stratēģiju, kad mēs mainam to, kā mēs uzvedamies, kad mūsu psihe mainās, ķermenis mainās līdz ar to. Un,
Es nezinu, vai tā ir, vai tas ir manā galvā, bet, nu, manuprāt, mans ķermenis ir mainījies arī šajā periodā, jo, nu, es uz viņu skatos un man liekas, ka viņš ir savādāks, bet tas var nākt, protams, arī vienkārši no tā, ka es sevi pieņemu daudz vairāk. Un kas mūsu kartē atbild par ēdienu, par mūsu emocionālo fonu, kas ir saistīts ar ēšanas ieradumiem, to no psiholoģijas jūs noteikti zinat, un visi, kas ar uzturu darbojas, to noteikti zina. Un ar attiecībām ar mammu tas arī ir saistīts mūsu zemapziņa, tas ir mūsu zemapziņas spogulis, un bieži tas ir tās zemapziņas spogulis, kuru mēs nesaprotam, kuru mēs neatzīstam, un tas ir mēnestiņš mūsu kārtē, un līdz 3 gadiem mēs visi dzīvojam pēc mēnesis, tas ir autopilotā, tādā bezpalīdzībā, un, nu, jūs jau zinat, ka mēs tiecamies uz to, lai dzīves laikā pēc tam pieslēgtos savai saules enerģijai, jo tā ir dzīvības enerģija, mēnesis enerģija ir izdzīvošanas enerģija. Bet šo enerģiju mums arī jāsaprot, jo viņa palīdz mūsu organismam dzīvot. Tālūk, un mēs ar jums šodien skatīsimies pilnīgi visus aspektus, tātad vienalga, kas jums tur ir, vai jums tur ir trigons, vai jums tur ir sekstils, vai jums tur ir opozīcija, savienojums, kvadratūra, mēs ar jums skatīsimies pilnīgi visus savienojumus. Un principā, kamēr mēs ar mēnesi tēmu netiekam skaidrībā, ir ļoti grūti iegūt tādu emocionālu briedumu. Un ja mums nav sakārtots emocionālais fons, tad mums attiecīgi nav kārtībā arī mūsu puncītis, kas tiešām veidā signalizē problēmas ar mēnestiņu. Līdz ar to, ja kādai no jums ir kaut kādas nelīdz galam apmierinātība ar sava vēdera darbību, tad tā ir mēnesis tēma. Un man tā ir ļoti tuva tēma, jo principā mans vēders bija tas, pateicoties, kuram es sāku interesēties par savu veselību, pateicoties, kuram lielā mērā arī, nu, tur vēl dairi mazliet pateicoties, ja, bet es sāku interesēties arī par psiholoģiju, astroloģiju un visu pārējo, jo man bija sabeigts kuņģis un zarnu trakts no antibiotiku dzeršanas, un tā bija tā tēma, ar kuru es ļoti, ļoti cītīgi sāku strādāt, un, nu, no antibiotiku dzeršanas viņš, kā jau jūs zināt, nenobeidzas un atjaunojas arī normāli pēc tam, ja cilvēkam viss līdz šim ir bijis kārtībā. Bet, nu, man tā, protams, nebija. Un, nu, es sākumā visu vainu mēģināju novelt uz antibiotikām. Ierakstiet čatā, vai ir kāda, kurai vispār, nu, tā ka, nu, vispār viss perfekti vienkārši. Nu, nekad nekādu pretenziju nav pret to, kā pārstrādājas ēdiens, kā es jūtos pēc ēšanas, kāda ir vēdera izeja, kas notiek ar svaru. Ir kāda, kurai vispār chill par šīm lietām? Come on! Nē, man interesanti, ja, piemēram, nu, par mēnesi, kāpēc jums prasīju, lai jūs skatāties aspektus, un nevienai līdz šim es neredzēju, ka aspektu nav, jo tā tiešām ir. Vairāk nekā 90% cilvēku mēnestiņam ir aspekti. O, Liena, nu tu mums meistarklasi novadīsi. Labi, tā. Jā, un tie aspekti arī veido to emocionālo fonu bieži vien un dod mums tādu interesantu efektiņu. Nu, jā, problēma ar vēderu nav, bet svars pienāca klāt. Tas ir viens un tas pats. Tālūk, bet, nu, par svaru arī varbūt, nu, es pastāstīšu pēc tam, varbūt, tagad pastāstīšu, krači, par svaru, ja jūs gribat paskatīties ārpus mēnesis tēmas, tad skatāmies visu, kas ir saistīts ar Jupiteru, piemēram, ja kartē ir izteikti daudz planētu strēlniekā, vai arī kāda no planētām ir strēlniekā, vai arī, piemēram, 9. mājā, vai ir aspekti ar Jupiteru, vienalga harmoniski vai saspringti, un sāk rasties liekais svars it kā ne no kurienes, visdrīzāk tas būs Jupiters, kurš kliedz, ka viņš grib savu realizāciju. Tā, šobrīd viss ok, bet man ir bijis viss šit, kas vien iespējams. Man stress apēdēs gribu, un man viss čil pēc tam. Nu tā, tas nav viss čiliena. Tas noved pie laikā atliktām sekām. Man arī tā bija. Nu, es neēdu un tur dzēru kafiju un daudz stresoju, kad advokātu birojā strādāju, un tieši pēc tam man arī nonesa visu.
Jo, nu, es vienkārši čakarēju savu sistēmu ilgtermiņā, viņa tur darīja, ko varēja, es nejūtu nekādas lietas, un tad viens antibiotiku kurs visu nobeidza. Jo es jau biju izdarījusi labu darbiņu līdz tam. Tālūk. Tā. Un vēl viena lieta par saldumiem. Arī daudziem aktuāli mēdz būt, tas ir konkrēts rādītājs, respektīvi, ja ir neveselīgas attiecības ar saldumiem, tad tas ir rādītājs, kā ar iekšējo bērnu, ar mēnestiņu kaut kas nav ok, kaut kur tur ir bloķis, bez kura cilvēkam ir grūti, bez kaut kādas psiholoģiskas spriedzes, jo viņa no kaut kā viņu pasargā. To iekšējo bērniņu, un tāpēc ir svarīgi iekšējiem bērnam iedot to, kas viņam ir vajadzīgs. Ja mums ir zemes svars, pārlieku zemes, mēs skatāmies Saturnu Marsu, jo cilvēks visu laiku atrodas stresā un vajag no turienes līst ārā. Un ja mēs ar jums runāsim par kompensatoriku, es domāju, jūs saprotat, ka es nedodu vienkārši aprakstus, tā es nomutēšu, ka es nedodu vienkārši aprakstus, kas tur kā notiek, mēs visam meklēsim veidus, kā tad ar to strādāt, un to es saucu par kompensatoriku. Un arī jums es viņu šodien došu katram aspektam, un ir ļoti svarīgi akcentēt sev tās lietas, kuras šobrīd ir reāli izdarīt, un katram tas būs individuāli. Es redzēju jau kopienas meitenēm, daudzām no jums ir daudz aspektu mēnestiņam, es neko no jums neatšķiros, man ir daudz aspektu mēnestiņam, un lielākā daļa turklāt no viņiem vēl ir saspringti. Es jums stāstīšu par savu pieredzi tiem aspektiem, kas man ir, tas jau būs pirmais, ar ko mēs sāksim. Jā, kur Ingai ir aspekti ar Jupiteru, un tas ir liekais svars, tad jākompensē tikai saspringti aspekti. Tā, nē, mēs nekompensēsim šoreiz tikai saspringtos aspektus. Tā, vai varbūt arī tā, ka ārēji faktori ietekmē. Man interesē, jo patreiz guļu slimnīcā, bet pēc nabas trūcas operācijas, un jā, liekais svars izteikti vēdera zonā krājas. Vai būsim pieauguši cilvēki, un ja mēs esam kaut kādos apstākļos, kuras vienkārši esmu guļošā pozīcijā un, nezinu, ēdu kaut kādas, es ieteiktu padomāt vienkārši par to, ko mēs ēdam. Ja mēs esam guļoši visu laiku un patērējam pārtiku un smadzenes nestrādā, tad, jā, protams, ka, kaut kāds tur liekais svars iekrāsies. Jautājums, par ko mēs darīsim ar viņu pēc tam, kad ķermenis būs atguvis savu spēju rīkoties, strādāt, ko mēs darīsim ar viņu pēc tam, tā kā kamēr ir tādi ārkārtas apstākļi, es nezinu, es neieteiktu te skatīties, kas par aspektiem jākompensē, come on. Un tas ir tas pats, kas, nezinu, es salauzu kāju un es nevaru paiet, kā man to nokompensēt, nekā izārstē kāju. Tālūk. Tā, es te mazliet iekārtošos, ja? Sāksim mēs ar jums ar aspektu mēnesi saule. Ir kādai vēl man ir šis aspekts, un šis vienkārši man bija, fucking mind-blowing, jo es to nebiju novērojis, un man likās, kā vienkārši, how? Pie tāda novietojuma mēs runājam, ar jums šodien par svaru. Mēnesis atbild par daudz citām lietām, nepiniet klāt, tur mēs runājam konkrēti par svaru, par ķermeņa stāvokli, par to, kā ķermenis jūtas mūsu pārvaldībā. Bet pie tāda novietojuma, kad mēnestiņam ir aspekts ar sauli, bērnībā vecāki, vecvecāki vai kaut kur bērnu dārzā vai vēl kaut kādos tur radu sajietos bērnam ir iegalvots, ka labas meitenītes vai labi puisīši ēd līdz galam. Un ja tu esi laba meitenīte, tad tev ir daudz jāēd un vienmēr viss jāpēd līdz galam. Un te beigās cilvēkam rodas zemapziņā pārliecība, ka es esmu labs, kad es daudz ēdu, kad es visu apēdu. Un tā tiešām var strādāt pilnīgi visi aspekti, un līdz ar to zemapziņā cilvēkam ir iešūts, ka apkārtējiem ir ekspektācijas, ka tu labi ēdīsi, un tas ir ļoti, ļoti dziļi. It kā, tādi cilvēki, viņi sagaida kaut kādu, apbalvojumu neapzināti par to, ka viņi paēda, par to, ka viņi visu apēda. Un tāpēc tā tieksme visu apēst ir tad, it kā, tad ir ļoti, ļoti nevainīga, un viņa pat liekas, tā kā laba un pareiza, un jā, man arī bija tās frāzes, ka man vecmama teica šito, ka, ja es neapēdīšu visu, tad es šķīvī atstāju savu spēku.
Tā, Anna, pagaidi, mēs runāsim par citiem aspektiem. Tālāk, tur ir katram savs. Nu jā, ja, tāpēc, ka kādreiz reāli tādus bērniņus viņus apbalvoja par to, ka viņi paēd, ja tu paēd, tad mēs tevi mīlam, un bērnam izveidojas smadzenēs tāds savienojums neironiņiem, un viņš izaug liels, un vienkārši tas izpaužas visās citās dzīves situācijās, ka vienmēr jāpēd viss, un viņš neapzināti sagaida apbalvojumu, ja es apēdīšu visu šķīvīti, un tas pat ir līdz tādam, ka nedrīkst mest ārā, tāpēc, ka Āfrikā bērni tur tādi un tādi, ka viņiem nav ko ēst, ka nedrīkst atstāt, tāpēc, ka tev taču ir, citiem nav, un nedrīkst atstāt, un tas galvā jau pieaugušam cilvēkam notiek, ka nedrīkst atstāt, jo tas ir food waste, un tad es esmu anti-eko, visādas vienkārši, tiešām tādas neveselīgas lietas, tu esi anti-eko priekš sevis, jā, tas ir daudz labāk noteikti, pēc tam tu būsi anti-eko priekš visiem citiem savapkārt, tāpēc, ka emocionāli tu jutīsies briesmīgi. Ļoti labi, protams, tas ir tālūk, un jā, apbalvo, kad visu apēd, visu līdz galam apēd, un šeit tas ir ļoti cieši saistīts ar ķermeņa diskomfortu. Nevienmēr ar lieko svaru, bet ar milzīgu ķermeņa diskomfortu, kuru cilvēks visu laiku izjūt, tāpēc, ka viņam vienmēr viss ir jāapēd, un vienmēr viņam vajag līdz galam, un tad, ja ir kaut kas garšīgs, tad vispār, un pie tam, kad šī labā meitenīte ēda, saņēma apbalvojumus, un kļūstot par mammu, tādas sievietes ir sevišķi to tālāk nodot saviem bērniem, ka jāēd labi. Un uzdevums, ja tāds aspekts ir, tad to ir nenodot tālāk saviem bērniem, tāpēc, ka tas nav veselīgi, un es uz savas ādas zinu, cik ļoti neveselīgi tas ir. Un pēc tam iedod visai dzīvē tādu fonu, un tu tā kā ciet visu laiku, ka tu tur pārēdies, vai arī, ka tu apēd kaut ko, kas tev īstenībā negaršo, ka tu līdz galam apēd, bet tu īstenībā negribēji. Un tas tie ir tādi mūžīgi kompromisi ar sevi tikai tāpēc, lai kāds pateiktu, ka es esmu laba meitenīte. Un viņi notiek neapzināti. Protams, ka mēs kā pieauguši cilvēki negaidam ar prātu, ka mums atnāks pateiks, malacīte, ka tu apēdi. Ļoti labi. Good girl! Bet, neapzināti mēs īstenībā to sagaidam, un tas ir iemesls tam, kāpēc mēs ēdam daudz. Un to, ko negribās, un to, kas negaršo, un līdz galam, tāpēc, ka miljons iemesli, kāpēc jāpēd līdz galam, un tie iemesli ir ļoti, ļoti tādi, labi argumentēti. Tālūk. Mēs, protams, to darīt, cilvēku smadzenes ir ļoti gudri izkārtotas. Kā mēs to kompensējam? Pirmkārt, dejas un vienkārši for fun. Tagad dzīvē ir jāintegrē citi prieki, izņemot vēdera prieki. Un vispār tāda lieta kā vēdera prieki ir ļoti jākvešķeno savā galvā, tā tad jāapšauba un jāizmet cauri savai kritikas prizmai. Tāpēc mēs integrējam tos dzīves priekus mazliet savādāk un kultivējam otra lieta, kultivējam pārliecību par sevi. Tā kā es esmu pārliecināta, ka es esmu paēdusi un man vairāk nevajag un man nav jāstūķē sevi iekšā kaut kādas lietas, tikai tāpēc, ka, es nezinu, jo tas ir pareizi, labi, vēl kaut kas, un tāpēc, ka garšīgi mācīties noķert to mirkli, kad viss, es vairs tiešām negribu un es esmu paēdusi, I'm good, un tas, ka mēs stūķējam sevi iekšā, ir vienkārši signāls tam, ka pārliecinātības par sevi trūkst. Tātad, ko mēs darām, mēs sauli slēdzam iekšā, tas ir ļoti obvious tāds, ļoti obvious kompensatorika, jo tas ir aspekts ar sauli. Mēs slēdzam iekšā savu sauli, lai palīdzētu mēnestiņam veselīgi strādāt, un mēs audzējam pārliecību par sevi, un mēs audzējam šo pārliecību pilnīgi visos līmeņos, un viņa aizaug arī līdz tam, ka esmu pārliecināta, ka es esmu paēdusi, man nevajag vairāk, man nevajag apēst visu, jo tā ir pareizi, un tad es točna būšu paēdusi, tad man točna līdz vakaram negribēsies. Audzējam sevī šādu pārliecību. Atļaujam sev dvēselē palikt par bērniņu un lutināt viņu, tas nozīmē, ka būtu forši regulāri visādas svētki, ik pa laikam skatāmies multenes, nopērkam sev kaut ko bērnībā gribējam pirkt, un te mēs ņemam nostināši blokus no psihes, kas tika izveidoti agrā bērnībā, un mēs rūpējamies par savu iekšējo bērniņu, jo aspekts mēnesis saule ir par to, ka, varbūt trūka kaut kādas tādas svētku sajūtas, piemēram, es biju neskāpēc tur
random bērns, kuram tieši man nesvinēja īsti dzimšanas dienas un nebija nekāda tusiņa, tāpēc, ka man dzimšanas diena ir ziemā un, nu, mēs dzīvojām laukos, neviens īsti nevarēja atbraukt, bet manam brālim, kurš bija jaunāks par mani, dzimšanas diena bija jūnijā, un viņam vienmēr svinēja dzimšanas dienas, un vienmēr bija ciemiņi. Un, nu, tāds it kā sīkums, tu kā pieaudzis cilvēks loģiski, ka nestaigā apvainojies uz brālīti par to, ka viņam svinēja te un, bet zemapziņā tas nosēžas, un tāpēc vajag aizēst šīs lietas. Tālūk, un tagad, protams, nu, es sev pati radu svētkus, sevišķi, kad mēs pārvācāmies. Jo, nu, jūs zinat, ja, ka man patīk ciemiņi, patīk jūs aicināt ciemos, un vispār man ļoti patīk tusiņi svētki, un es mēģinu maksimāli daudz arī savā dzīvē viņus integrēt, tās pašas dejas arī ir manā dzīvē šobrīd, nu, pārliecinātība par sevi, es audzēju viņu ļoti apzināti speciāli. Atļaujam sev neapēst līdz galam un neēst to, kas negaršo. Nu, es esmu paēdusi un vairs negribu. I'm good. Jebkuri hobiji. Iemīlēšanās stāvoklis īstenībā arī, bet iemīlēšanās stāvokli var kultivēt arī esošās attiecībās, esot partnerībā, regulāri organizējot randiņus, tādus pārsteigumus, svētkus, pasakot, ko es gribu, ka man vajag tos svētkus un pārsteigumus. Un mācamies atpūsties, pabūt ar sevi, iet arī cilvēkos un turēt to līdzsvaru visu laiku starp savas iekšējās pasaules lutināšanu un kontaktu ar ārpasauli. Tas kompensē vispār mēnesi saule aspektu. Un svarīgi justies droši. Tad arī svars harmonizējas. Un, lai justos droši, ir ļoti svarīgi runāt un uzdot jautājumus, nevis izdomāt citu cilvēku vietā, ko viņi domā, kā viņi reaģēs un vēl viss kaut kādas lietas. Tas rada milzīgu drošības sajūtu, ka tev nav jāizdomā visu vietā, viņi paši tiks galā pirmkārt ar sevi un otrkārt tu esi drošībā vienmēr. Neviens tev neko nevar izdarīt un tā ir tā lieta, kas, nu, laikam atnāk dabiski. Tad, kad mēs daram visas pārējās lietas un audzējam to pārliecību par sevi un ejam darīt kaut ko for fun. Tālūk, un, nu, uz dejām es eju for fun, nu, tas nav ne tur manām profesionālajām vajadzībām nekam, es tur tiešām eju tikai savam priekam. Un kopš tas viss ir manā dzīvē, tāpat arī saules iedegšanas mehānismi, jūs, nu, es jau stāstīju sākumā par saviem lielajiem sasniegumiem, man vairs nav nepieciešamība sapēst līdz galam, es varu izmest arī tikko nopirktu ēdienu, es pagaršoju, man negaršo, man nav žēl viņu izmest ārā, man nav miljons pārmetumu sev par to, ka es neesmu ekočika, un viss kaut kas cits. Tālūk. Un es par to ļoti lepojos, jo tas ir tik daudz atrisinājis man dzīvē, vienkārši crazy fucking shit. Nu, es nezinu, tās no jums, kurām tas aspekts ir, kā jūs jūtaties, bet man bija tiešām, nu, briesmīgi katru reizi pēc ēšanas, nu, es nejūtos labi, un tas man, pirmkārt, es nejūtos labi fiziski, pēc tam es nejūtos labi psiholoģiski, tur vēl bija daudz papildu pārmetumu sev, un, nu, man tas traucēja dzīvot, un mans kuņģis un zarnrakts arī nestrādāja forši dēļ šī fenomenālā ieraduma, un, nu, tas nebija patīkami, un šobrīd tiešām tas, ka es varu apēst tik, cik es tiešām gribu. Atstāt kādas lietas, ja es negribu. Paņemt mazāku porciju, nezinu, nepaņemt miljonus ēdienus kaut kur ienākot, tāpēc, ka es nezinu, esmu izbadējusies un lielas acis. Man tas ir milzīgs sasniegums. Nā, Elva, man arī baigi nesvinēja, jo vecākajai māsai nedēļu bija pirms manis dzimšanas diena. Nu, jā, man kā ziemas bērnam neko nesvinēja. Labi, ejam tālāk. Nākamais aspekts mums ir mēnestiņam ar Merkuru. Vispār tas ir tievētāju aspekts. Jo, nu, nevienmēr viņš dod tādu rezultātu, bet galvā ir tas tievētāja gēns. Un Merkurs mums ir intelekta planēta, un cilvēks pie šādiem aspektiem viņi barojas no intelektuālās enerģijas. Līdzīgi mēnestiņam dviņos arī ir, tāpēc tādiem bērniem nevar piespiest normāli paēst, un tādi cilvēki piepildās no informācijas, un viņiem īstenībā ir ok, ka viņi tur, nezinu, vienu dienu vispār, nezinu, gandrīz neko neapēd, nākamajā dienā viņi tur ko vairāk apēd, tas ir gaiss, un viņš mēnestiņam arī iedod tādu gaisīgu nokrāsu, un bērni maziņi, ja viņiem neviens to neizkropļo, viņi ļoti labi paši regulē savus ēšanas ieradumus, un viņiem, nu, tā normāli paēst, tā nav viņu tēma. Viņiem ir, nu, tik, cik es gribu, un
Jā, bet tas aspekts iedod cilvēkiem tādu intelektuālu raksturu spriedzi, daudz runā, klausās, domā, un tur ļoti daudz iekšēji viss vārās un var aizmirst paēst. Vai arī otra puse tam visam mēs kaut ko ēdam, lasam un mācamies, runājam, un non-stop nekontrolēti kaut kāda snekošana notiek. Šis dairim bija ļoti izteikts. Viņam ir mēnestiņam sekstils ar Merkuru. Un viņš ar to apzināti strādā, un ka mums mājās arī, piemēram, nestāv nekādas ne končas, ne cepumiņi, nekādi snekiņi, pat riekstiņi nestāv vairāk, nu, lai nav tās tendences vienkārši grābt kaut ko, tāpēc, ka, nu, tu sēdi, smadzenes ļoti, ļoti, ļoti strādā, un smadzenes, jūs zinat, viņas kaloriju ziņā patērēm liekas visvairāk, ja mēs ļoti aktīvi viņas darbinam, un tad, nu, notiek tā tur stūķēšana sevī. Un te cilvēks izjūt stresu, jo mēnestiņš ir mūsu zemapziņa. Savukārt Merkurs ir mūsu intelekts, un tās vispār nav līdzīgas enerģijas, tāpēc emocijām tādā aspektā ir diezgan grūti vispār izlaist ārā sevi. Un ar intelekta palīdzību mēs emocijas slāpējam. Kad mēs ar intelekta palīdzību emocijas slāpējam, viņas sakrājas un iet plašumā. Un te var sākt parādīties problēmas ar svaru. Īsa stresa fonā mēs tievējam, parasti ilgstoša, hroniska stresa fonā mēs paliekam apaļīgāki. Un caur sevi tāds cilvēks izlaiž arī jaunumus visādus, nu, ziņas, kad lasa, un rezultātā tas ir, nu, viņam rodas stress par cilvēkiem, kurus viņš vispār pat nepazīst, bet, nu, par viņiem kaut kur ziņās stāstīja. Un tas ir aspekts mēnesis Merkurs, kad cilvēkam tas notiek automātiski, tāpēc te ir, nu, tā ir milzīga hiperempātija caur informācijas avotiem. Cilvēks uzzina par citiem, uzzina kaut ko informāciju, sagremo, un viņi aiziet pa taisno uz emocionālo fonu. Un, nu, tāda stresa var arī krāties vai nu liekie kilogrami, vai arī ļoti strauji krist svars, ja stresam nav kaut kāda cita kanāla, pa kuru iziet, jo prāts šo izeju bloķē. Tātad apzināti ar prātu šo izeju arī ir jāatbloķē, tāpēc, ka ļoti, ļoti racionalizēt ir tendence, un cilvēkam galvā ir pārliecība, ka nevar čīkstēt, visu taču var loģiski ar galvu atrisināt, bla, 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 bla. Ķermenis tā nedomā, un ķermenis ar to nevar tikt galā, un viņš tad meklē dažādus variantus, kā tad izlaist ārā to spriedzi, jo viņam ir pohuj, ka cilvēks ar galvu pasaka, nu, visu var atrisināt, nav ko čīkstēt. Vienkārši krājas, un tā ir slāpēšana emociju. Un labi, ja ķermenis atrod veselīgu veidu, kā izlaist. Diemžēl nevienmēr tas tā notiek, un tad mēs saskaramies ar visāda veida disbalansu svara kontekstā un ķermeņa iekšējo sajūtu kontekstā. Tātad, kā mēs to kompensējam? Pirmkārt, mēs neturam stresu sevī ar tādu aspektu, ja jūs nerunājat daudz, ļoti daudz, ja jūs nežēlojaties, ja jūs neizrunājat tur visas pasaules lietas ar saviem kočiem, astrologiem, numerologiem, cilvēkiem vienkārši random, aspekts strādās ļoti sāpīgi. Tāpēc runājam. Neturam stresu sevī. Svarīgi ir ļoti daudz runāt, varam žēloties, izrunāt, vienkārši pabrīdiniet, nezinu, partneri pabrīdiniet, krač, tagad es žēlojos, man nevajag nekādu tur risinājumu, nevajag pilnīgi neko, man vajag vienkārši izlaist ārā savu verbālo caurēju un visas savas emocijas izlaist ārā caur vārdiem. Braukāšana ar velosipēdu forši palīdz, garas pastaigas, sailpoties, kur var gaisu riktīgi, visi skrituļi, skeitiņi, viss neturam ēdienu rokas stiepienu attālumā. Es domāju, tas jau skaidrs ir, lai ķermenim parādās interese meklēt veselīgus veidus, kā izlaist emocijas, nevis viņas aizēst. Runājam par savām emocijām obligāti, ļoti, ļoti obligāti. Uzreiz pasakiet, jums padomus nevajag. Vienkārši visu vajag izrunāt, kas sakrājies un viss, un to ir ļoti svarīgi pateikt. Sevišķi, ja jūs ar savu partneri runājat, viņiem ir tendence sākt risināt mūsu problēmas, tad arī uzdirs un nesen, ka viņš mēģina risināt manas problēmas un neļauj man izraudāties. Bet, man tāda aspekta nav grūti, un es tāpat izraudāšos pēc tam. Man tiešām šīs lietas man nesagādā grūtības. Rakstam dienas grāmatu. Savas emocijas tur izrakstam. Sevišķi, ja jūs nevarat viņas izrunāt, ja, nezinu, tur kamols kā klā.
tad izrakstiet to visu, izlajiet uz papīra, mācīšanās, uzpildīšana, sevis uzpildīšana ar informāciju, tad, kad mēs mācāmies, lasam grāmatas, arī svars normalizējas. Mūzikas klausīšanās palīdz, kamēr staigājam, tur vēlo braucam, spēlēšana uz mūzikas instrumentiem, dalīšanās ar informāciju, vai nu caur blogu, vai caur podkāstu, arī harmonizē šo aspektu, un antistresa bumbiņas, visādas tur roku pirkstu masāža, tur rekur, jūs zinat, ja tur miljonāra punkts, kur mums atrodas roku pirkstu masāžas, jo Merkurs mums ir rokas, un mēs čubinot savas rociņas, taktilo kontaktu veidojam, harmonizējam aspektu ar mēnestiņu. Tālūk, ļoti, tas nav vienkārši slikts. Jo viņš ir ļoti, mēnesis vispār nav par intelektu, a Merkurs ir tikai par intelektu, un tad tu šīs divas puses visu laiku konfliktē. Tā, Madara, jau domāju, ka par manu jaunāko un tikko pārbaudīju ir Merkurs, vot. Precīzi, vai vispār dienām, vai nejauši pat nedomājot bāžu mutē. Tā, paldies par to žēlošanos, man tas ir jāmācās. Tas ir jādara vienkārši. Kristīna vienkārši žēlojies. Atļauj sev, ka, ja tu sāksi žēloties neapzināti, tad, prāts sāks bloķēt un pārmest sev un vēl kaut ko. Ja tas ir apzināti, ka es pasaku, ka man tagad vajag pažēloties, man vajag izčīkstēties bez padomiem, vienkārši man to vajag izlaist ārā un viss, tad pilnīgi cita lieta. Tā. Šis ir bomba, man žēloties ir no-go, come on, un žēlosies un pīkstēs kaut ko ir, ko ieviest. Jā, Anna, noteikti ir, ko ieviest, šis ir must have, visus tos punktiņus, davai. Tā, Kristīnai mēnesis strēlniekā savienojumā ar Merkuru, vispār lieliski. Ļoti intelektuāls mēnestiņš, tāpēc viņam vajag ļoti intelektuālu pieeju, kā ar viņu strādāt un kā viņu harmonizēt. Tālūk. Es domāju, ka šis būs pēdējais, ko mēs ar jums paspēsim izrunāt, ja godīgi. Bet, tad gaidiet, tuvākajās dienās būs visi pārējie, bet mēnesis Venēra. Arī, ja jūs redzat, tur ir tāds Hīrona simboliņš, ja jūs mākat viņu atpazīt, uz viņu arī var paskatīties drusciņ, ja ir aspekts ar Hīronu mēnestiņam. Bet, pamatā mēnesis Venēra ir. Es vienkārši redzu, ka ir, liela vajadzība to izrunāt tieši tagad, bet es tādu, mēnesim aspektu ir daudz bieži, un tos aspektus skatieties, jums būs vairāki aspekti, skatāmies, ar ko jūs šobrīd esat gatavas strādāt, un reāli burtiski ņemam vienu aspektu tā, vai man šī aspekta kontekstā ir kaut kādas problemātika. Ja jā, ņemu integrēju kompensatoriku, un tā caur aspektiem ejam. Ļoti daudziem ar Venēru ir. Linda ir Hīrona, tad Linda arī paklausies. Un ar Merkuru jūs tad varat paskatīties vēl, ja ir tāda prozerpīna. Jā, ar viņu ir aspekts arī varbūt līdzīgs efekts kā Merkuram. Aha, jā. Kā burts. Tā, mēnesis Venēra. Ļoti sarežģīts aspekts. Ļoti. Bet, tas tātad slikts nenozīmē sarežģīts. Sarežģīts nenozīmē slikts. Ja mēnesis iedarbojas ar Venēru, un šeit sevišķi harmoniski aspekti strādās maigāk, bet ja ir kvadrāts ar opozīciju, tad šeit, ko tas dod, ka bērns jūt mīlestības deficītu no vecākiem bērnībā, tādu totālu mīlestības deficītu, un caur ēdienu viņš saņēma mīlestību, līdz ar to tām, kurām rezonēja varbūt mēnesis saule, bet es teicu, ka, pagaidiet tālāk, tad visdrīzāk jums ir šis aspekts. Un caur ēdienu, jā, bērniņš saņem to mīlestību, un ēdiens viņam ir kā mīlestība, jo ēdot kaut kādus saldumus, kaut ko tādu, kas, viņam, nav līdz galam vajadzīgs īstenībā, viņš saņem to mīlestību, kuru nesaņēma bērnībā. Un tas var būt arī gadījumos, kad, piemēram, nav sliktas attiecības ar vecākiem, nav tā, ka viņi kaut ir nemīloši kretīni, varbūt, tur aizbuhājās mazliet, bet, piemēram, vecāki ļoti racionāli. Un viņiem tādas ekspresīvas mīlestības izpausmes nav klātesošas. Viņi vienkārši tā nedarīja. Un no bērnības tāds cilvēciņš atvilka emocionālu tukšumu, kuru viņš potenciāli aizēda ar ēdienu, ja viņš intuitīvi nekompensē. Es ceru, ka jūs dzirdat, tad, kad jūs klausāties to kompensatoriku, ka jūs dzirdat, ka visdrīzāk jūs kaut ko jau darat no turienes. Savādāk ir ļoti grūti ar tādiem aspektiem. Un ļoti svarīgi.
ar šādu aspektu, sevišķi kvadrāts opozīcija, kārtot savu personīgo dzīvi, tagad, apzināti veltīt savu laiku, lai strādātu ar attiecībām, celtu viņas jaunā līmenī. Ļoti svarīga tādam cilvēkam ir personiskā dzīve, un ļoti grūti, esot vienam pašam, noķert to sasaist jēdziens mīlestība, un šī emocija, ko cilvēks saņem ēdot, ir veids, kā viņš sajūtas vajadzīgs. Es ļoti iesaku jums pārklausīties pēc tam šo webināru kaut kādas reizes 6. Ja savienojums mēnestiņam ar Venēru, tad varbūt sajūta, ka es arī sev nepatīku un neesmu skaista un mani neviens nemīl, un vai sieviete vispār nekad ar sevi tur nenodarbojas un nerūpējas par savu ārieni, vai arī viņa maniakāli sāk to darīt, tā kā abas divas ir galējības un kaut kāds līdzsvaru trūkums ir klātesošs. Tā kā vai esmu super sieviete vai nekāda sieviete, un tādas sievietes pašas sevi mēdz nodzīt tur līdz pēdējiem saistībā ar izskata tēmu, un te ir milzīga tāda sievišķīga nepārliecinātība par sevi, grūtības pieņemt komplimentus. Tāpēc mācāmies pieņemt komplimentus, tas ir ļoti svarīgi, un bērniņam tādam bērniņam viņam varētu teikt, brutāli teikt, ka viņš nav sevišķi skaists, tāpēc ir jābūt gudram, vai arī, tu neesi ļoti skaista, bet tu labs cilvēks. Uzsvars uz kādām citām lietām, un skaistums tika noniecināts šī cilvēka kontekstā. Harmoniski aspekti strādā bišķi vieglāk, bet tur varētu būt pat otrādā, ka bērniņam uzteica viņa skaistumu, un tāpēc te galvenais pie tādiem aspektiem vispār vienkārši būt koptai un skaistuma tēmu neignorēt, neiet nevienā no tiem grāvjiem, no tām galējībām. Un svara pieaugums vai vispār jebkuras nestabilitāte un kaut kādas nepatīkamas situācijas svara kontekstā ir saistītas ar nespēju pieņemt savu skaistumu, ar nespēju pieņemt to, ka es esmu laba mīlēta. Nav arī viena tāda skaistuma standarta. Skaistums nāk no iekšienes, bet mēs ar jums motivācijas sesijā runājām. Kādā veidā skaistums nāk no iekšienes. Tāpēc ļoti svarīgi ir strādāt ar savu pašvērtējumu, ar mīlestību pret sevi, tātad sauli slēdzam iekšā, Venēru savu slēdzam iekšā, ja tās, mēs esam sievietes, tātad Venēra mums atbild par sauli, un Venēras sievietēm ir pašvērtējuma tāda esencīta. Un tam ir vislielākā nozīme. Tā ir arī mūsu harizma, un ar vienu skaistumu mēs tālu netiekam. Tagad trendi visu laiku mainās, bet mūsu iekšējā pārliecība par to, ka es esmu vislabākā un esmu viskaistākā priekš sevis, par sevi rūpējos, šis trends nekad nemainīsies. Tātad, kā mēs te kompensējam kaut kādu problemātiku? Pirmkārt, veltam laiku savam izskatam bez pārspīlējumiem, bez galējībām, ka man tur sevi pilnībā tur jāpārtaisa, jāpārveido un nevar gudināt. Ja ir jau kaut kādas problēmas ar svaru radušās, izmēģinam kaut kādus radošus hobijus, skaistas lietas, kuras taisam, dekorējam telpas, fotografējam, rotājam galdu, skaistus interjera elementus mājās integrējam, rotu nēsāšana sevišķi uz kakla, arī harmonizē šo aspektu, komplimentu pieņemšana, iemācamies vienkārši pateikt paldies. Tad, kad jums kāds saka komplimentu, nevis, šis ir tā kā labi, bet, zini, man tur miljons citas lietas, kuras šis tā kā, vispār galīgi nav labi. Kad jūs uz komplimentu reaģējat, nevis ar paldies ļoti patīkami, bet kaut kādus, mēģināt izlocīties no tiem komplimentiem, tā kā, nevar kompliments, fuj. Jā. Jā, votre, kur tā kleita jau veca. Iemācieties šitās huņas vietā teikt paldies. Un viss. Tālūk. Nesalīdzinām savu ārieni ar citu cilvēku ārieni, protams, tā kā, pirmkārt, tas kā minimums ir neobjektīvi, vairāk ļoti svarīgi ir tādām sievietēm tiekties vairāk, atrasties sieviešu vidū un tikties ar draudzenēm, visādos sieviešu klubos un sevišķi tādu sieviešu vidū, kuras par sevi rūpējas un kuras ir apmierinātas ar savu ārējo izskatu. Skaisti sporta veidi. Ļoti labi strādā. Tad, kad mums ir skaists tērpiņš, skaists trenžierītis, vajag, lai viss ir ļoti, ļoti skaisti, un tādus sportiņus jālūdzu. Nezāģējam sevi, svars tad būs normāli. Nezāģējam sevi, es domāju, audzējam pašvērtējumu, sakam paldies par komplimentiem, un beidziet tur kaut ko tur savā galvā perināt sava izskata kontekstā.
Un uz sevi nedrīkst ekonomēt. Ar tādu aspektu pasarga Dievs. Ir kaut kāda žīdošana uz sevi, uz savu skaistumu, uz rūpēm par sevi. Tur aiziet uz masāžu, aiziet uz spā, aiziet uz maniķīru, aiziet matus sakārtot, aiziet nopirkt skaistu kleitu, ja kleita jau veca. Nu tā kā nežīdojiet uz sevi. Ot, tā mums strādā aspekts mēnestiņam ar Venēru. Uz vīriešiem arī attiecas, bet, nu, protams, ka tur ir tad jāizfiltrē. Kas attiecas, kas nē. Nu, no kompensatorikas, es domāju, bet lielāko daļu var attiecināt. Jā, vīriešiem arī būs kaut kāda, sevis nepieņemšana, nemīlestība. Jā, uz vīriešiem arī attiecas, bet, pārnesiet vienkārši. Es tagad ar jums dāmām runāju, tāpēc pārnest to var arī uz vīrieša formātu. Vīriešiem arī jābūs kaut kādas tieksme caur ēdienu saņemt mīlestību. Un vīriešiem tāds aspekts vispār iedod tādu, nesvara kontekstā tas ir vairāk tāds konflikts starp mīļāko un sievu, mīļākās arhetipu un sievas arhetipu. Sarežģīts aspekts vīriešu kartē attiecībām. Tālūk. Bet, es domāju, ka jums vismaz šobrīd ir ieskats, kas tas īsti ir, par ko mēs runājam, un cik ļoti spēcīga ietekme uz mūsu dzīvi īstenībā ir kaut kādiem tur maziem zemapziņas sūdiņiem, ka bērnībā kāds pateica, ka labas meitenītes ir tikai tad, ja viņas apēd visu līdz galam. Tālūk, tāpēc... Mans tāds ieteikums ir domāt par to, kāpēc jūs kaut ko darat. Tas ir tāds mūžīgais, laikam, ko es vienmēr atkārtoju, jautāt sev, kāpēc? Kāpēc es to daru? Ko man tas dod? Visur uzdot to jautājumu sev, kāpēc? Nedzīvot autopilotā, jo mēnestiņš, ja mēs nekompensējam viņu, ja mēs apzināti tur neejam un ar savu psihi zemapziņu nestrādājam, tas ir autopilots. Viņš pats noklusējuma mēnesis ir autopilots mūsu kartē, un viņš tā arī strādās. Autopilotā, ja mēs nepieslēgsim savu apziņu. Tālūk, tāpēc slēdzamies klāt, fully in,